Sveicināti! Tātad no sākuma es gribētu pateikt dažas lietas, pirms jums iemācu triku. Tātad pirmā būtu, es atvainojos, ka pagājušajā nedēļā nebija neviens jauns video. Svētdien bija mans pēdējais termiņš, kad vajadzēja ielādēt, taču es to neizdarīju, jo nespēju. Dažiem vēl biju solījis, kad ielādēšu piekdienā, taču arī tas nenotika, jo man bija jābrauc uz Nailu koncertu. Tātad šonadēļ visticamāk būs 2 video. Tā ka būtu viena lieta. Otra lieta ir par šīm te kārtīm, ko es tagad turu rokās. Man ir ļoti daudz jautājumi, kuras viņas esmu nopircis. Un no kā viņas ir. Tātad šīs ir 100% plastikāta kārtas. Nav nekādas gumijas, kā daži uzskata, bet 100% plastikāts. Caurspīdīgas, kā jūs redzat. Es viņas nopirku veikalā Alan Deko, kas ir Alfā, netālu no Hesburgera. Un tas bija aptuveni pirms gada. Tā kā man nav nejausmas, vai šīs kārtas tur vēl ir. Taču es šeit pie video pievienošu dažus linkus, kur jūs viņus varētu iegādāties. Viena no vietām būs latviešu adrese. Taču tās nav gluži šādas, bet arī caurspīdīgas, un pārējās būs no eBay, kur arī viens ir identisks šīm, tikai cita krāslēkam. Es jau vairāk neatceros. Nu jā, jūs paši apskatīsieties, es linkus pielikšu. Tas tā kā būtu par šīm te kārtīm. Tad man ir vēl viena lieta, sakām. Par mūziku fonā manos videoklipos es patiešām nezinu, kādu mūziku likt. Un es šaubos, vai jums būs baudāms video, ja es uzlikšu kādu deathmetāla grupu vai ko tādu. Un diez vai, ka jums būs patīkami skatīties un mācīties kāžus trikus, tā kā lūdzu, sūtiet savus ieteikumus, kādu mūziku man slēgt fonā savos video. Varat sūtīt tiešas dziesmas, tas pat būtu labāk. Tiešu dziesmu vai dziesmas, kādas man vajadzētu slēgt fonā. Lūgums nesūtīt nekādas Lady Gagas vai ko tam līdzīgu, jo tādas gan es neslēgšu. Jā, un gribētu pateikties saviem subscriberiem, jeb abonentiem, kas man ir 72 jau, un ceru, ka paliks vairāk ar katru videoklipu. Tātad tas tā kā būtu viss no runām. Ķersimies pie kāršu trikiem. Tātad šeit man ir kāršu kava, es viņus varu paņemt un pārcelt. Un šādi, varu vēlreiz pārcelt. Un tagad jums ir uzdevums pārcelt kārtas, jūs viņus pārceliet. Šīs kārtas bija pa vidu, jums jāsaka stop, jebkurā brīdī, kurā vēlaties. Pieņemsim, jūs pasakiet stop šeit. Mēs paņemam, uzliekam šīs te kārtas. Nē, mēs pat viņus varam samaisīt, lai jūs esat droši, ka es nezinu augšējo kārti. Mēs viņus uzliekam augšā. Šīs te jūs arī varat samaisīt, ja es, tā jūs vēlaties. Un palikt apakšā. Tagad, es nevarētu zināt augšējo un apakšējo kārti. Tad no jums tagad ir uzdevums pārcelt kārtas. Jūs viņus pārceliet. Jūs šīs te pārceliet vēlreiz. Un šīs noliekat te. Tātad šī čupiņa bija kavas vidū, un es nekādīgi nevarētu zināt, kas tur pa kārti bija augšā. Tad nu jūs viņu iegaumējiet, noliekat atpakaļ un samaisiet šo čupiņu. Lūk šādi. Tātad šī čupiņa, šī te, bija kavas augšā. Jūs it kā uzlikāt tur kārtas augšā, bet nu drošības pēc jūs ņemiet un samaisiet. Tā, lai būtu 100% drošs, ka es nezinu, kas šeit augšā būs pa kārti. Tātad jūs beidzat maisīt, paņemat augšējo kārti un iegaumējiet. Un noliekat atpakaļ. Un tagad mēs paņemam šo čupiņu un vienkārši samaisam.
Tagad mēs paņemam šo čupiņu, uzliekam šeit un šo šeit. Tātad jūs pats pārcēlāt kārtas, pats maisījāt kārtas. Jūs visu praktiski darījāt pats. Tad es nekādīgi nevarētu zināt, kādas ir jūsu kārtas, kur viņas atrodas. Bet es varu pamēģināt viņas atrast. Varbūt man ir kādas spējas vai kas tam līdzīgs, ka es to spēju izdarīt. Tātad šī varētu būt viena no kārtīm. Un šī varētu būt otra no kārtīm. Tātad, lūk, šāds ir šis kāršu triks. Un jūs varat apskatīties, ka šeit nav nekādas secības. Tātad tagad es jums paskaidrošu, kā šo triku veikt. Tātad no sākuma jums ir vajadzīgas viena masta kārtas. Sākumā es jums iesaku izmantot tās pašas kārtas, kuras es. Tātad pīķis, jums jāatrod visi pīķi, kavā, jāizņem ārā un jāsakārtos šādā secībā. Dūzis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kalps, dāma, kungs. Šādā secībā un jāuzliek virsū uz kavas. Tagad mēs iedodam kārtas tam, ka mēs rādam triku un ļaujam pārcelt kārtas, bet sakiet, lai pārceļ aptuveni vidū, jo jūs negribat, lai pārceļ uz pīķi, jo tad uzreiz triks būs izgāzies. Tātad sakiet, lai pārceļ aptuveni vidū, ko arī izdara, tam, kam jūs rādat triku. Un tagad jūs sakiet, lai saka stop jebkurā brīdī. Bet tas, ko jūs darīsiet, liekot kārtas, šādi jūs skaitīsiet līdz, pieņemsim, jūs skaitat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 un to nedrīkst pamanīt, ka jūs skaitat. Jūs vienkārši ātri liekat kārtas, tātad šādi te un pieņemsim pasaka stop un jums ir jāzina, cik kārtas šeit ir. Tātad jūs liekat un skaitat pie sevis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja? Un pieņemsim pasaka stop šeit. Tad jūs iedodat šīs te kārtas tam, kam jūs rādat triku, lai jau samais lielākai uzticībai un lai noliek čupiņas augšā. Un šīs te arī, lai samais arī lielākai uzticībai, ka viss ir sajaukts. Un šīs mēs paliekam apakšā. Tagad ir šādi, ka mums ir augšā liekās kārtas un tad mums ir neizjaukta secība pīķi. Lūk šādi. Tātad tagad pirmo reizi labāk mums pašiem ir pārcelt, jo mēs gribam pārcelt uz pīķi. Jo, ja mēs dosim pārcelt tam, ka mēs rādam triku, tad liela iespēja, ka pārcels kaut kur, kur nav pīķis un triks būs izgāzies. Tātad pirmo reizi mēs paši pārceļam. Jums iespējams mazliet jāpatrenējās, lai pārcelt uz pīķi. Tātad pārceļam uz pīķi. Un neskatoties noliekam un atliek tikai cerēt, ka tur ir pīķis. Lūk šādi. Mēs paņemam un noliekam. Un ceram, ka tur ir pīķis un ka triks izgadosies. Tagad šīs mēs noliekam pa vidu un sakam, lai pārceļ šo čupiņu. To arī izdara, tam, ka mēs rādam triku. Tagad sanāk tā, ka šī čupiņa bija pa vidu. Jūs sakiet, es nekādīgi nevarētu zināt, kas ir augšējā kārtas, tādēļ iegaumējiet. Un šeit ir pīķis tādēļ, ka šī ir vidējā čupiņa un šī bija augšā. Sanāk, ka mēs šo nocēlām no šīs. Tātad iegaumē šo te kārti, kura noteikti ir pīķis. Un sakam, lai samais kārtas. Es nezinu, kur tā kārts ir, ko apskatījās un iegaumēja. Tātad mēs viņu iemaisim iekšā. Arī dodam iemaisīt tam, ka mēs rādam triku. Tagad sakiet, šī čupiņa bija augšā. Varbūt es kaut kā esmu palūrējis vai zinu augšējo kārtu, tādēļ jūs paņemiet kārtas un iedodiet.
un samaisiet. To arī izdara tas, kam jūs rāda triku. Sakiet, lai noliek. Tagad pasakiet, lai apskatās augšējo kārti un iegaumē. To arī izdara, apskatās augšējo kārti un iegaumē un noliek atpakaļ. Tagad jūs paņemat šo, iedodat arī samaisīt. Šīs arī ir lielākai ticībai un nav nekādas jēgas no tā. Sakiet, lai šo uzliek augšā un šo uzliek augšā. Šeit. Tātad tagad mēs it kā nevaram zināt, kādas ir tās kārtas. Un jūs arī sakiet, jūs pats maisījāt, jūs pārcēlāt kārtas, jūs teicāt, cik kārtas atskaitīt. Tā kā es nekādīgi nevarētu zināt kārtas, bet jūs pagriežiet kārtas, un tagad tas, ko jūs gribat, ir no apakšas skatīties mazāko pīķi atrast. Es nezinu, jums iespējams vieglāk ir šādi, ka jūs pagrūžat šādi nost aptuveni pusi, un tad iet šādi un meklēt mazāko pīķi apakšā. Tātad šeit kalps, mazāks pa kalpu nav. Tātad kalps ir pirmā kārts, mēs viņu noliekam šeit. Un tagad atcerieties sākumā, kad mēs atskaitījām kārtas, kad mēs iegaumējām, cik mēs te nolikām. Es atskaitīju 11 kārtas. Tas nozīmē, mēs atņemam no tā 11 vienu, sanāk 10 kārtas. Tātad 10 plus šī kārtas. Kalps ir 11, dāma 12 un kungs ir 13. Un dūzes ir 1. Pārējie kārtas skaitļi atbilst. 3 ir 3, 4, 4 un tādā garā. Tātad 11 un pieskaitam to, cik mēs kārtas te nolikām. Mīnus 1. Skaidrs? Ceru, ka jā. Tātad mēs pieskaitam 11 plus 10. Šis 11 plus 10, ko mēs atskaitījām. Un tas nozīmē, mēs apgriežam kaulu šādi. Un tagad jau no šīs puses mēs skaitam to summu, tātad 21. 11. Mēs te nolikām 11, atņēmām 1, 10. Un tātad 21 kopā. 10 plus 11. Tātad mums neuzkrītoši ir jāskaita 21 kārtas pa divām, pieņemsim 2, 4 un tādā garā. Un 21. kārtas būs viņa, tātad mēs neuzkrītoši skaitam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, un mēs redzam, kur ir 21. kārtas un noliekat šeit. Tā ir viņa kārtas. Tātad jūs noliekat kārtas un parādiet, lūk, ir jūsu kārtas. Vai arī noliekat kārtas, lūk, šādi, sakiet, lai pagriežu, tikmēr jūs ātri samaisiet kārtas. Un tad jau viņi ir apgriezuši kārtas, un šī čupiņa ir samaisīta jau. Un jūs varat parādīt, ka šeit nav nekādas secības. Tā kā ceru, ka jums patika un ceru, ka sanāks.